Labvakar! Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, tuvojas jaunais gads. Daudzās mājās jau smaržo piparkūks un sirdī mājo svētku sajūta. Tieši par šādu sajūtu sapņo arī mana ģimene, kas dzīvo jaunajā teikā, kur ir jau uzceltas, ceļas un plānojas celties vēl daudzas mājas, kurām tāpat kā manam dzīvoklim tiks dots dāsns piedāvājums garantijai. Neuzticieties šiem solījumiem. Jaunā teika nepilda savas līguma saistības. Esmu nepārtraukti gandrīz 3 gadus vērsusies ar lūgumu novērst postošos lietus ūdens samaisījums ar betonu tecēšanu gar maniem istabas un balkona stikliem, kā arī balkona griestiem. Rezultātā ir bojāts arī grīdas flīzes. Esmu lūgusi paskaidrot, kāpēc jaunā teika ignorē un nepieņem nopietnu lēmumu šīs problēmas risināšanā. Vēršos jau no 30. augusta 2013. gada ar lūgumu garantijas ietveros novērst šo problēmu. Daļēji tika uzklausīta 30. oktobrī 2015. gadā, kad man sniedz rakstisku atbildi, kurā solīja, ka tiks man noņemts siltinājums no griestiem un augšējā balkonā demontēs grīdu, lai var veikt padziļinātu, atvērto vietas izpēti un tiks veikti visi nepieciešamie darbi. Situācija ir dramatiska. Man rakstiski tika melots un sniegt nepatiesa informācija. Nekad nebūtu piekritus balkona griestu demontāžai, ja zinātu, ka nenotiks padziļināta defekta cēloņa izpēte. Praktiski mēnesi notiek daļēju siltinājumu gabalu izņemšana, daļēja šķidrumu piesmērēšana, līmēšana. Meistars gandrīz katru dienu pieskrien no stundas līdz 2,5 stundām, pastrādā un saprot, ka tas ir nenopietni un bezjēdzīgi. Papildus manā dzīvoklī tiek radīti antisanitāri apstākļi. Ne tikai dzīvoklī, arī uz balkonu. Un nevaru vēdināt arī savas telpas. Man no logiem ir kondensāts, kad atveru vaļā balkonu, par turieni tek iekšā lietus ūdeņi ar ķīmiskiem piemaisījumiem. Mums ir eksperts arī jaunai teikai, Andrijus Valtadonis. Es vairākas reizes esmu lūgusi rakstisku slēdzienu. Viņš vairākas reizes neatbild uz vēstulēm un arī šo rakstisko slēdzienu, kas ir par vainu, nesaka, bet viņš uzskata, bet un es arī domāju, cik aprobežotam ir jābūt cilvēkam, lai nesaprastu, ka griestos līmējot siltinājumu plāksnes apsmērētas ar dažādiem ķīmiskiem šķidrumiem nevar novērst ne cēloni, ne apturēt ūdens tecēšanu, kas nāk no augšējā balkona. Varbūt pat vaina ir dziļāka, proti būvniecības procesā pielaistas nepilnības. Nezinu, bet esiet saprātīgi, uzmanīgi šeit iegādājoties dzīvokļus.